Parunāsim par divām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Abas ir lielvalstis - Krievija un ASV. Tur nākamgad prezidenta vēlēšanas. Jaunajā gadā prezidenta vēlēšanas gan Krievijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs. Vai republikāņu kandidāts Amerikā būs pietiekami populārs, lai izstumtu Baraku Obamu no Baltā nama? Izšķirošais tur būs ekonomikas stāvoklis vēlēšanu priekšvakarā un republikāņu pretinieka personība. Vairums amerikāņu nav mierā ar to, kā Obama nodarbojas ar ekonomiku. Bezdarba līmenis viņa laikā turējies 9% līmenī. Vismaz pazīstamais ekonomists Rubīnī lēš, ka vājā ASV ekonomikas augsme var vispār apstāties, un ja pēc gada rezultātiem tomēr izdosies papildus fiksēt kādu procentu desmitdaļu, tā būs liela veiksme. ASV ne valstī vien būs jālēmj parādu problēma. Kompāniju un mājsaimniecību parādu dēļ būs jāizņem jauni kredīti, jārada jaunas darba vietas un jālauza galva, kā tomēr mazināt budžeta deficītu. Neizpaliks sociālā kurnēšana, kas aiz okeāna atkal var izpausties ielu nemieros. Prezidenta vēlēšanas Krievijā notiks martā. Pēc daudz domām tā būs formalitāte, bet neizpaliks dažas jaunas iezīmes. Tās pat var kļūt par Krievijas politiskās sistēmas izdzīvošanas pārbaudi, rādot, vai politiskas pārmaiņas vispār ir iespējamas. Daudziem krieviem šis jautājums kļuvis aktuāls. Sabiedrība vēlas redzēt režīma maiņas mehānismu pastāvēšanu, lai arī tas darbotos tukšbraucienā. Iespējams, tieši tā teikt tvaika nolaišanai Krievijas valdošā elite piekritīs otrās vēlēšanu kārtas rīkošanai. Vai tajā pret Putinu ļaus stāties komunistam Genadijam Zjuganovam vai miljardierim Mihailam Prohorovam, ir otršķirīgs jautājums. Krievija nav Dienvidosetija, kur opozīcijas līdere uzvarēja otrajā kārtā pateicoties protesta balsojumam, tāpēc no kaut kā tāda varas partijai jābaidās nav. Tomēr pirmajā kārtā krievzemniekiem būs plašākā prezidenta posteņa kandidātu izvēle kopš 1996. gada. Pavisam izslēgt nevar arī scenāriju, ka politiskās krīzes nopietnas sāsināšanās gadījumā visi kandidāti, izņemot Putinu, izstāsies no sacensības. Lai kas nenotiktu Eiropā vai citā pasaules malā, līdz 1,2%, bāzes prognoze 3,8%, var palielināties Krievijas IKP augsme, taču dāsnais valsts budžets Krievijā paliks neaizskarts. Militāro izdevumu jomā to sāks īstenot pat pārpildot plānu. Jebkurā gadījumā abu lielvalstu attiecības nākamgad nebūs gludas. Putins nepiemirsīs ASV valsts sekretāres Hillarijas Klintonas tēzi, ka Krievijas parlamenta vēlēšanas nav bijušas brīvas un notikusi krāpšanās. Maskava centīsies izmantot ASV sabiedrotajiem adresēto piegāžu plūsmu caur Krieviju uz Afganistānu savu mērķu panākšanai. NATO samits maijā Čikāgā izstrādās Eiropas pretraķešu aizsardzības vairoga ietvarus. Maskava turpinās šajā sakrā nervozēt šīs sistēmas elementu izvietošanas iecere Rumānijā un Polijā. Tās ir bažas par fizisko ASV klātbūtni šajās valstīs, bijušajā Maskavas ietekmes zonā. Ir sagaidāma Krievijas dusmu pilna reakcija, manipulējot gan ar kodolraķešu izvietošanu valsts rietumos, gan dažādām prasībām Amerikai un piemirstot, ka pati tā ik pa brīdim reklamē tādu atomraķešu uzstādīšanu, kuras taču pārvarot jebkādus pretraķešu vairogus. Par notikumiem divās lielvalstīs, par ASV un Krievijas prezidenta vēlēšanām šovakar studijā runāsim ar diviem ekspertiem, maniem kolēģiem Andris Edlnieku un Kārlis Streipu. Labvakar. Labvakar. Martā ir Krievijas prezidenta vēlēšanas, ar tām sāksim. Pēc visas spriežot ir neizbēgama Vladimira Putina atgriešanās. Jā, tā tas ir. Un jau tur ir vairāk iemesli. Pirmkārt, tāpēc, ka viņam nav īstu sāncenšu. Otrkārt, tāpēc, ka opozīcija tomēr tā, kas iebilst tieši pret Putinu un vienoto Krieviju, viņa ir sašķelta, aizņemta savstarpējos strīdos arī. Un trešā alternatīva tie ir komunisti, kas ir, teiksim tā, vēl lielāks ļaunums nekā Vladimirs Putins. Tas ir vienīgais reāli organizētais spēks, kuram ir liela ietekme visā Krievijā. Protams, atgriešanās nav ar tādiem slavas lauriem apvīti, kā Putins to bija iecerējis. Un tas nācijas glābēju tēls ir krietni pabojāts, to ir pabojājuši protesti un arī, teiksim, tā korupcija, kas valda viņam tuvās aprindās un daudz citi faktori, taču viņš ir atgriezies kā lielvalsts līderis. Tas ir paradoxāli arī tās parlamentu vēlēšanu kopsaka rezultātā. Daudzi teica, ka tās vēlēšanas nav godīgas, kas tā arī, protams, bija. Visticamāk, neviens jau tā pagaidām īsti nezina, un laikam mēs arī neuzzināsim līdz galam to visu, bet no otras puses, skatoties, alternatīvas jau īsti nebija, tad pie varas savādāk būtu nākuši komunisti, kas visticamāk arī nebūtu labi. Kārli, kā tev raudzīja? Sāksim ar to, ka mēs zinām, ka tās bija negodīgas, jo bija partijas aizliegtas, kandidāti aizliegti, televīzija cenzēta un viss pārējais. Bet
Mani visvairāk nodarbina jautājums par to, kuri palikuši tie Krievijas pilsoņi, kuri negrib dzīvot ultrakorumpētā, autoritārā, gandrīz vai totalitārā valstī, kur vienīgā atšķirība no Padomju Savienības ir, ka robežas ir vaļā un ir kapitālisms. Jo, ja bloko dabūja tikai 3% balsu, vismaz atbilstoši oficiālajiem rādītājiem, un tur ir jautājums, vai šie cilvēki ir emigrējuši, vai viņi vienkārši pārdabušies, vai tieši tā. Ja 40% nebalsoja, tad es pieļauju, ka ļoti daudz no tiem bija cilvēki, kuri būtu labprāt balsojuši par nevienu no šiem. Bet uz biļetēm šīs alternatīvas nebija. Es dzirdēju viedokli, ka tas, ko mēs šeit it kā domājam par politiskiem, tie ir tās demonstrācijas mītiņi, kas bija gada beigās tagad šeit, ka tas ir pilsētas, Maskava, Pēterburga, varbūt vēl pāris lielākās Krievijas pilsētas, bet tā jau nav vispār praktiski tā īstā Krievija. Tur par tādām lietām nemaz neviens īsti nedomā. Arī tas ir, jā, un otra lieta ir arī tad, kad vēlēšanas tiešām bija vairāk vai mazāk demokrātiskas pirmās, jā. Tas Krievijā, tas rietumnieciskā, mūsu izpratnē rietumnieciskā politiskā virziena atbalstītāju skaits, viņš faktiski nekad arī nav pārsniedzis tos 5–6% visā valstī. Viņiem ir attieksme, attieksme tomēr vairāk ir uz to lielvalsts statusu, ja, uz stipro līderi, uz tādām rietumnieciskajām partijām ir orientēts neliels iedzīvotāju daudzums, galvenokārt tiešām lielajās pilsētās. Inteliģence, tā topošā vidusšķira. Labi, tad skaidrs, Vladimirs Putins atgriežas, bet ko mums no tā visa pēc tam tagad secināt? Kā varētu mainīties Krievijas kaut vai attiecības ar mums, ar Latviju? Būs izmaiņas? Es domāju, ka tādas ļoti straujas un ļoti jūtamas nebūs. Kaut gan, runāt ar mums runās drusku bargāk. Putina ierastajā retorikā un ierastajā stilā, bet es tā domāju, ka ievērojams šīs atšķirības nebūs, jo ņemot vērā vispārējo situāciju, Krievija tomēr ir ļoti ieinteresēta uzturēt labas attiecības ar Eiropas Savienību. Tomēr, raugoties uz visai bargo beidzamā laika retorika no Kremļa. Retorika ir viena lieta, bet nauda ir nauda, un nauda plūst no Eiropas Savienības uz Krieviju nebeidzamā straumē, un viņi ir ieinteresēti, lai šī nauda turpinātu plūst. Jo tieši šī te naftas un gāzes nauda, tas ir viens no būtiskām šī režīma stutēm. Bet Vladimirs Putins ir nācis arī ar šo ideju par Eirāzijas Savienības radīšanu, veidošanu. Tomēr viņā šīs nostalģiskās jūtas pēc Padomju Savienības. Viņš jau teica, ka Padomju Savienības sabrukums lielākā traģēdija bijusi pasaulē. Ģeopolitiski, ja. Viņš tomēr būs savādāks Vladimirs Putins nekā viņš bija iepriekšējā valdīšanas reizē. Es neticu, godīgi sakot. Viņš ir cilvēks kā cilvēks. Īstais jautājums ir, vai kāds cits īpaši gribējis pat labi ar Krieviju dejot šajā Eiro-Āzijas Savienībā, jo Putins tagad ir krietni vājināts. Nevelti pirmās pāris nedēļas pēc parlamentu vēlēšanām viņš absolūti nekur neparādījās. Viņš saņēma svilpienus vienā pasākumā, un tas viņam bija tāds pārsteigums, ka viņš pilnīgi samuls un visu pārējo. Būs interesanti redzēt, kāds viņš būs savā trešajā amata termiņā, jo katrā ziņā es piekrītu kolēģim, ka diez vai viņš ir kļuvis īpaši maigāks. Tieši pretējais droši vien būs drusku bargāks, bet tajā pašā laikā es arī piekrītu, ka Krievijai rietumi ir vajadzīgi vairāk, krietni vairāk nekā rietumiem Krievija ir vajadzīga, par spīti tam, ka gāze nāk no Krievijas, jo Eiropa izstrādā alternatīvas energoresursu piegādes ceļus, tas palīdz šo situāciju remdināt, un galā kaut kad būs jāpienāk tai dienai, kad Kremlim būs jāsaprot, ka nevar mūždien apspiest cilvēktiesības savā valstī un piedalīties civilizēto valstu saimē. Krievijai tajā ziņā ir tikai nafta un gāze, kodolieroči un vieta ANO drošības padomē. Tas ir pietiekami daudz un pietiekami bezkaunīgi izmantojams. Bet kaut kādā brīdī, man liekas, ir tāpat kā Latvijā ir jānomainās pāris paudzēm, pirms mēs atsakāmies no savas mūžīgās vaimanāšanas pa pagātni. Tā Krievijā ir jānomainās vairākām paudzēm, pirms atsakās no vaimanāšanas par pazudušo PSRS. Tas par Krieviju, bet okeāna viņā krastā rudenī ir ASV prezidenta vēlēšanas. Tur pagaidām gan, manuprāt, nav īsti skaidrs. Skaidrs ir viens, ka Obama visticamāk būs Demokrātu partijas kandidāts un viņš vēlēšanās uz otro termiņu kandidēs. Pārējais ir miglātīts. Kārli, tu arī vēl pavisam nesen gada beigās Amerikā biji. Ko par to
Ko par vēlēšanām gaidāmajā, vai vispār jau sākuši runāt? Un kāds ir skats uz to? Un kā vēl ir sākuši runāt? Ir sākuši runāt jau būtībā kopš vasaras. Obama pilnīgi noteikti būs kandidāts, to viņš jau ir oficiāli paziņojis, kas pat labāk nav skaidrs, ir, ko gal galā republikāņi izvirzīs. Un republikāņu plejādi citādi kā pa klaunādu un ākstu baru ir ļoti grūti nosaukt. Kas ar viņiem notiek? Kāpēc? Tāpēc, ka republikāņu partija pat labāk ir kabatā divām kustībām. Tā dēvētie tēzcērāji, kuriem vienīgais postulāts dzīvē ir nekad nepaukstināt nevienu nodokli nekam, nevienam, nekad, nekādos apstākļos. Un otri ir tā dēvētie evaņģēliskie kristieši, kas ir vai nu ārprātīgi stulbi, apgalvojot, piemēram, ka Zeme ir 7000 gadu veca, jo tā esot teikts Bībelē, vai arī ārprātīgi liekuļi, jo ja viņi saka, ka Bībelē katrs vārds ir patiesas, neviens no viņiem nedzīvo atbilstoši tam, kas ir rakstīts Bībelē. Bet viņiem ir pietiekami liels spēks, ka viņi pārņēmuši republikāņu partiju ļoti daudzos štatos. Un labākais piemērs par to ir bijušais Massachusetts gubernators Mitts Romnijs, kurš kādreiz bija par abortu tiesībām, par geju tiesībām, savā štatā ievies precīzi to pašu veselības aprūpas programmu, ko Obama tagad ievies, un tagad viņam ir jāskaidro, ka aborts ir slikts, geji ir slikti, un jā, tā veselības programma, ko Obama ievies, ir absolūti briesmīgākā lieta. Tā ir apkārt mētāšanās, kas Andi, kā tu skaties uz notikumiem nākamā gadā, kas būs Amerikā Obamas, tad, es nezinu, ja viņi neatrod precīzi tādu spēcīgu kandidātu, pagaidām nekas par to neliecina. 95%, ka Obama uzvarēs. Teiksim tā, esošajam prezidentam Amerikā ir jāpastrādā kaut kas diezgan pabriesmīgs, lai viņi neievēlētu atkārtot uz otru reitingi termiņu. Viņam jau tomēr vairs nav tāda. Obama mānija ir beigusies arī sen. Prezidenti ar zemākiem reitingiem, kas ir ievēlēti atkārtot. Tā ir viena lieta, un ja man tā jārunā par republikāņu kandidātiem, tā plejāda tur tiešām ir raiba un tie viņu uzskati, bet es personīgi, un no viņiem man simpātiskākais liekas Teksasas gubernators Riks Perijs, kurš nekad nav zaudējis nevienās vēlēšanās, kurās viņš ir piedalījies. Un es domāju, ka Riks Perijs varētu būt nopietnas konkurence ar Obamam. Bet viņš zūd, viņš krīt. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš nevar divus vārdus salikt kopā bez minstināšanās. Bija debata, kurā viņš teica, ka es gribu 3 valdības departamentus likvidēt. Izglītības, vides aizsardzības un burtiski minūte, un beidzot, es neatceros. Ja? Šis cilvēks arī ir. Bet Obama, liberāli noskaņot cilvēki ir vīlušies Obamā, jo viņš nav izdarījis ļoti daudz no tā, ko viņš solīja. Solīja savā priekšvēlēšana kampaņā, tā skaitā, piemēram, slēgt Guantanamo līci, kas ir ārprātīgs kaunatraips Amerikai kā demokrātiskai valstī. Bet te ir tā pati lieta, kas ir Krievijā. Nav jau alternatīvas, jo liberāliem cilvēkiem nav kur mukt. Viņi nebalsos par šiem aptrakotajiem republikāņiem. Pirms pāris nedēļām bijušais Salt Lake City's mērs paziņoja, ka viņš veidos pats savu tiesību partiju. Bet Amerikā trešās partijas kandidātiem īpaši... nekad nav bijuši nekas spēcīgs. Šķiet Rospero, kurš, starp citu, diezgan droši nodrošināja Klintona ievēlēšanu. Savukārt, šitais te Ralfs Neiders pilnīgi noteikti ļāva Bušam nozagt vēlēšanas, jo, ja viņš nebūtu bijis Floridā uz biļetēm, tad Gors būtu mierīgi. Tātad īsāk sakot, rezumējot mūsu nepārāk garo, bet tomēr ieskatu nākamā gada lielvalstu vadītāju dzīvēs nākamajās. Mums ir jāsacina, ka būs Vladimirs Putins Krievijā valdīs un Baraks Obama visticamāk Amerikas Savienotajās valstīs. Lielais jautājums ir, vai demokrātiem izdosies noturēt senātu un atgūt tautas vietu. Tā ir atkal cita, protams, lieta, bet tās galvenās figūras būs tieši tādas. Uzskatu, ka jā. Obama par 90%, Putins par 99%. Visticamāk, ka jā. Paldies Andim Sedlniekam un Kārlim Streipam.